Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Gau, un šodien mēs spēlēsim streju. Un iepriekšējā sērijā mums vajadzēja savākt Momo draugu dienas grāmatas. Viņi bija outsideri, kuri gribēja ieraudzīt debesis. Un mēs uzzinājām, ka šīs debesis nav īstas, kad tās ir vienkārši kaut kādas gaismiņas apkārt, un tās nav īstās debesis, jā. Šodien mēs turpināsim. Mūsu uzdevums ir kaut kādu antēnu uzlikt tajā tur dzeltenajā augšējā mājā, pašā augšā. Tad to būs izdarīt ļoti grūti, bet es domāju, ka Kaķis varēs. Tā, jumti. Mēs esam jumtos kaut kur. Labi. Oi, tur jau mēs redzam tos mutantus. Mēs laikam viņi ir tie zurki, tie mutanti. Viņi ir zurki, jā. Es tā domāju vismaz. Vēl kaut kādi citi radījumi, es nezinu. Tā, ko mēs varēsim darīt? Tā, mēs varam pievilināt viņus. Priekškām. Es negribu pievilināt. Labi. Tas ir slikti. Ejam, prom. Prom. Kur jāiet? Jābēg. Kur jāiet? Es tas zinu, kur iet. Jālec, laikam. Ok. Es nemaz arī nesapratu, kad ir jālec. Šajums. Viņi iet tam pakaļ pilnīgi. Wow. Labi. Ok, tas ir interesanti. Izskatās, ka mums būs ļoti... Labi, mēs pievilinām viņus. Viņi nāk pie mums, un mēs viņus apmānam caur šajien, ja? Es ceru, ka viņi neaizliks. Viņi tālu lec, bet viņi nelec tik augstu kājās. Paldies Dievam, kad viņi nelec tik augstu, tāpēc, ka tas būtu baigi, grūti no viņiem izvairīties. Tā, šitan laikam jāatcē. Tā, opa. Vēl viena atmiņa mūsu B12. Izskatās, laikam. Šitā pilsēta ir pilna ar neona gaismām. Tā nebija vienmēr. Te bija ļoti aizliegta baigi daudz gaismas tērēšana. It īpaši šajā ciematā. Bet cilvēki nevarēja dzīvot tumsā. Vienu dienu kāds iededza ļoti daudz krāsainas lampas, neona zīme pāri savai mājai. Tā persona bija aizvesta prom, un nekad viņu neviens neredzēja. Bet cilvēki atrada vēlējumu tādu, kad viņi sāka taisīt lampas uz viņu mājām. Tas bija tā, ka viņi varēja ieraudzīt krāsas kā outside. Es domāju, tas palīdzēja. Vēl viens. 14% mēs jau viņam dabūjām. Tā. Tā, kur man jālic? Vispirms jāpaskatās vietiņa. Šitan te, kur ir. Varbūt te var kaut kur uzlikt. Te var uzlikt? Nevar? Tur ir caurs. Kas iekšā ir? Nē, nekas iekšā nav. Tā. Ļoti interesanta lokācija, un te noteikti ir kaut kas jauns, es tā domāju vismaz. Tā, tur ir jālic. Ok, tas ir kaut kas jauns. Karoči, lietiņa, kas pastumj mūsu priekšu, ka mēs uzlicam. Un kur tālāk iet?
Mēs tikai šitan varam iet. Ok. Baigi grūti saprast, kur jāiet. Atkal jālic ko? Skaidrs. Ļoti interesanti jaunas features šajā spēlē parādījušās tagad. Labi. Mūsu mīļā muca, kuru mums patīk vest. Un te arī mums ir šitāds te lietiņas. Un tagad mēs varam uzkapt. Un šeit griežas atpakaļ pēc kāda laika, skaidrs. Tā. Mēs varam aiziet šitan. Un kur tagad jāiet? Nu gaismas, dēlis. Šitan jāiet, izskatās. Jālec. Ui. Ok. Viņi nāk pie mums. Es to sapratu. Un kā tagad mēs varam tikt? Un tur tas bunduls, kas laikam jāpiebīta tur un jāuzlec augšā. Tikai jautājums, kā mēs tur tiksim? Te nav baigi daudz idejas. Tā, uzlauzt durvis. Mēs varam uzlauzt durvis. Un kas mums to dos? Viņi nāk pie mums. Man tas nepatīk. Te mēs varbūt tagad varam pāriet uz pusi. Nē, nevaram. Es nomiru. Izrādās šajā spēlē vēl var nomirt. Interesanti. Labi. Man kad nesanāca īsti nomirt. Tā. Labi. Ja es domāju kaut kāds viltīgs plāns, kā tikt viņam cauri. Es īsti nesaprotu, kā to izdarīt labāk. Un protams, kastes visas šeit aizlido kaut kur. Mēs varam hakot mēs varam uzlauzt durvis, viņi aiziet šitan te. Tikai jautājums. Kāpēc? Varbūt mēs varam viņus varbūt te ir kaut kāda vieta cita eja, kur var iet. Mēs varam iet caur šeien, bet tad viņi mūs noķers, es tā domāju. Jā, viņi mūs ķer. Un tagad mēs tur Nē, viņi atgriežas atpakaļ. Interesanti, kā to izdarīt. Ja mēs pamēģināsim ātri aiziet... Nē, nesanāks. Tā, kāds no viņiem iekrit tur iekšā. Varbūt viņu izdarīt, lai viņi iekrīt iekšā? Ko? Ideja. Interesanta. Davai, leciet. Vai nu viņi ir ļoti gudri, vai nu... Es esmu stulbs. Es nezinu, bet ko man darīt? Labi, mēs varam uzlauzt durvis. Ko tas dos? Tas dod kaut kādu laiku, lai uzlauzt durvis. Varbūt tieši... Kas būs, ja mēs atkal hakosim durvis? Skaidrs, tā tad arī viņus vajag izdarīt, es saprotu. Un tagad mums nevajag hakot durvis, tāpēc, ka viņi būs šajā pusē jau. Skaidrs. Ļoti interesanti. Es nesaprotu ar pirmo reizi, bet, es tagad saprotu. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti forši feature.
šitien jāiet, ja? Un re, kur tā lielā dzeltenā būve. Interesanti. Kur mēs tagad iesim? Vau, te foršs skats atvērās. Visi jumti, visas tās vietas. Tur sanāk ir tās... ciemats, tur sanāk ir laikam... Nezinu, kas tur ir. Arī kaut kāds ciemats. Interesanti. Labi, mums jāiet tālāk sanāk. Mēs esam pie šitās te vietas, kur mēs tā kā jau labi. Un mums kaut kā vajag tikt iekšā. Mēs nevaram te tikt iekšā? Nē, nevaram. Mēs varam nolikt tur. Bet nekur citur nē. Skaidrs. Tad pakaļ nav vērts. Te ir dēlis. Labi. Ko tas dos? Mēs šitan varam ieiet. Laikam. Jou! Kur mēs tagad esam? Kaut kādā... Izskatās, ka šitā ir kaut kāda, nezinu, slepenā vieta zurkiem vai kaut kāda viņu mājas vieta, reālā māja. Man nepatīk. Viņi te vēl tik daudz ir. Un ko man darīt? Es varu viņus pievilināt, bet, nu... Man sanāk skriet vajadzēs. Prom! Prom! Prom no manis! Nē. Lūdzu, nevajag. Lūdzu, nevajag. Es nē. Iet prom. Prom. Nē. Ok, tas ir dīvaini. Viņi ķipa les līdz šēnā, bet viņi nolec atpakaļ. Baigi interesanti. Vēl viņi? Labi. Baigi dīvaina un grūta lokācija. Prom. Saka, viņus apmānīt. Nākat pie šeit, nākat uz šeit, nākat, lūdzu. Uzlēcis izdodas. Ok, es to izdarīju, laikam. Apmānīju viņus. Jau tik ātri safes jauns, jau. Labi. Ok, nākošais stāvs sanāk. Kur mēs tagad esam? Tā, zurki mums ir tur. Mēs varam atlaust durvis. Es tā saprotu, viņas atvērsies un viņi mums skries pakaļ. Es negribu. Vispirms jāpaskatās, kas te ir. Mēs te varam nokrist. Opā. Vēl viena vieta, kur var atcerēties B12 kaut ko. Nekokorps. Viņi bija atbildīgi par mikrobiem un atkritumiem. Kā miškaste no augšējiem līmeņiem tika nogādāta uz ciematu. Viņi gribēja baktērijas, atbrīvoties no visām baktērijām. Pirms cilvēki pazuda, baktērijas mutējās un viņi pārvērtās par lieliem ēdošiem
miskastes monstriem. Un tagad mums ir zurki. Aiziet. Skaidrs. Tātad, lūk, kā zurki radās, viņas ir baktērijas no miskastes, kas var apēst visu. Baigi interesanti. Pat viņi izskatās tik... Viņus te var apskatīties, bet nē, negribas. Labi, mēs hakosim durvis, nu, un kas tālāk. O nē. Nevajag iet pie manis, lūdzu, nevajag. Kur iet? Dajāmajā! Iet prom, lūdzu. Viņi darbojas tomēr. Tas ir tik interesanti apskatīties, kā viņi to dara visu. Ai! Man kaut kā... Kur man jāiet? Šitan augšā. Es nezinu, ko es tikko izdarīju. Aizver durvis, ātrāk aizver durvis. Tā, mēs esam drošībā. Es tā domāju. Nu, viņi te tāpat netiks. Ko viņi vēl sprākst? Viņi sprākst. A no kā? Ķipa, a kāpēc viņi uzsprāga? Kādēļ viņi sprākst? Viņi dzīvi? Stopa, te nevienu vairs nav. Viņi visi uzsprāga. Padēļ kā? Viņam enerģija beidzās, vai? Labi, lai vai kā, mēs varam šito te pabīdīt kaut kur. Viņi visi vienkārši uzsprāga. Reāli. A no kā, labi. Interesanti. Mēs kaut kādā baktērijas pasaulē, kur zurki ir sprākstoši palikuši. Interesanti. Tā mums tā ir četras vietas, kur mēs varam iet. Iesim pa šajien. Tam mēs viņus tāpat apmānījām. Kur iet? Kur šitan? Nē. Kur iet? Viņš sprākst reāli. A, kāpēc? Ko es viņam izdarīju? Varbūt ņaudēšana? Labi, es nezinu. Baigi dīvaini. Viņi sprākst pa vienkārši sprākst viņi. Trash. Tā, kur man iet šitan? Krāns nāk, ja? Celtniecības krāns. Kur mēs tagad esam? Baigi liela lokācija. Man tas nepatīk. Ko mums vajag darīt? Kaut kā tikt augšā? Vai ko mums vajag darīt? Es nesaprotu. Ko mums vajag darīt? Tur kaut kāda cauruma, tur var ielikt iekšā, bet tas pārāk augstu. Skaidrs. Kas tas? O, svira. Mēs varam nospiest viņu. O, lifts. Lieliski. Un vēl zurki. Ko man tagad darīt? Ai, prom. A, ko man darīt vajag? Stop. Labi, pamēģināsim vēlreiz. Interesanti. Man ķipa vajag skriet no viņiem prom. Cik ilgi? Kamēr lifts nolaidīsies. Tas ir labi.
Pamēģināsim. Vēlreiz. Un man no viņiem ir jāskrien prom, kamēr lifts nolaidīsies. Ak, Dievs. Tas ir godīgi ļoti grūti, bet, nu, es pamēģināšu. Pamēģināšu skriet šoreiz par šeienī. Prom. Nevajag iet man lūdzu virsū. Es vienkārši cilpošu. Ai! Ai! Prom! Rekur nolaižās. Ko man darīt? Laika tiekšā. Es nezinu, ko es tikko izdarīju, bet, nu, es laikam izglābos. Tā, mēs varam izmantot lifts. Nemaz tik grūti nebija, bet, jā, vajadzēja izvairīties no viņam. Ak, Dievs, pielīka. Un, jā, atlīka. Un palika tur apakšā. Vienkārši gaida. Un kā es nolaidīšos pēc tam apakšā, man atkal viss šis ceļš būs jāiet. Ja tā, tad tas būs baigi. Nu ko? Ko man vajag darīt? Alā, lifts. Ko man vajag darīt? Nu, mēs varam arī šādu. Paldies par liftu pakalpojumiem. Tā, kur mēs esam? Sanāk. Te tas ir. Ieliec antēnu šitā antēnā. Ne, tā nav antēna. Ja antēna ir šitā, tad kas ir manā inventārā? Vot šis, kas tas ir? Transceivers. Es nezinu, kā viņu sauc latviešu valodā. Vienalga. Man vajag uzlikt viņu. Ja. Un kas tālāk būs? Kaut kas iedarbinās. Noteikti. Ja iedarbinās, tad tas ir labi. Mēs laikam varēsim sazināties ar visiem outsideriem. Es tā domāju. Cerams. Un re, kur arī mūsu ceļš uz zemi. Apskaties, skats tik skaists no šajienes. Es atceros tagad pilsētu. Tā nebija kā paslēptuve. Tās izskatās kā zvaigznes, bet viņa ir tikai gaismas uz hermetiskās jumta. Jumts. Pareizi. Pāri visai pilsētai. Priekš cilvēkiem bija uzbūvēt šī vieta, lai aizsargātos no nezināmiem, no outside. Bet tas nāca par cenu. Tagad neviens nevar tikt ārā. Outsides ir... outsides ir ļoti bīstams. Jā, tā var teikt. Bet, ja tu to no turienes nāci, tad tur ir atkal nav tik bīstams tur. Un man vajadzēja man nevis vajadzēja tikai iet uz pilsētu, iet uz outside, bet vajadzēja arī atvērt pilsētu. Es tikai tā neatceros, kāpēc dažas
dažas atmiņas ir iet atpakaļ, bet dažas nē. Bet esmu droši, ka mums vajag atvērt pilsētu. Davai ejam atpakaļ pie Momo, un tagad mēs esam kaut ko tur konektējuši, un tagad mums vajag iet skatīties pēc palīdzības. Labi, mums jāiet caur šajienes, tā saprat, ja? Baigi garš ceļš atpakaļ. Ak, Dievs. Un tagad mums kaut kas notiek. Tā, mēs esam Momo mājā. Galvenais vajag nomazgāties. Tā, ciemats. Otrā daļa. Ciemats, otrā daļa. Mēs varam, protams, izdarīt šādi. Es negribu. Kas tas? Bumbiņa. Bumbiņa. Forši. Tā. Tā. Ko mums vajag darīt? Translēts. Pilsētā ir cilindriska apkārtmērs kaut kur 450 metri diametrā. Tur arī ir līmenis virs mums. Pilsēta, ja es ticu manām grāmatām, lielas zilas debesis ir paslēptas aiz kupola. Skaidrs. Paldies. Tā, kaut kāda zīmīta. Skaties, uzrakstīts kaut kas. Mazais outsideri, ja tu šito lasi, tad tas nozīmē, ka tu esi dzīvs. Lieliski. Es paņēmu speciālu parakti uz bāru. Atnāc un satiec mani tur. Es atslēdzu šito te logu, bet kods, lai to atvērtu, ir ļoti viegls. Un tas ir... Paldies, Momo, par kodu. Tas ir ļoti viegls, ļoti viegls. Es uzmanīgs ar to. Tas ir ļoti sensitīvs. Redzēsim tevi bārā, Momo. Tas izskatās pēc koda uz šitā te loga. Skaidrs. Es varu redzēt pirmos burtus. 5R42. Es domāju, ka tas ir vienkārši joks, bet, reāli man jāievada kods, labi. Tā, te ir atslēgts. Kods uz durvīm. Tā, kods bija kaut kāds 5R. Es domāju H, un es domāju error, wrong key. Ups, man nesanāca. Mēģināsim vēlreiz. O, un pēc tam bija 0. Paskatīsimies. Saksās. Es jau baidījos, kad man to vajadzēs pašam darīt. Paldies Dievam. Tagad mums vajag iet uz bāru, sanāk. Ja? Uz bāru. Es ceru, ka šitas te spainis atkal neielagosies kā pirms tam. Jā, lieliski.
Tā. Tā, mums laikam inventārā, ja es nemaldos, bija notis. Mums vajag nodot notis. Šitai te muzikantei. Mums vajag nodot notis. Ai, kur tu lec? Apakšā vajag iet. Un muzikante kaut kur... Ne, stop, viņa tur nedzīvo. Viņa dzīvo kaut kur te. Es jau tagad neatceros vairs. O, ko viņš dara? Ok. Es viņu sen neesmu redzējis. Tu izskaties pazadējis, ko tev vajag? Notis, es nemāku spēlēt uz instrumentu, piedot. Nu skaidrs. Viņš nezina, kā to meiteni sauc, vai puisi sauc, kurš... Laikam tā ir meitene, es nezinu. Rekur. Morusks. Sveiks, esmu muzikants, bet man nav notis. Nu, es tev varu piedāvāt. Balāde par vienīgo robotu. Es domāju, ka es varēšu šo paspēlēt. Skaties. Nu, davai. Ja par klusu, tad uzgriezies skaļāk. Bet, jā, forša mūzika. Mierīga mūzika. Y. Nu es varu pagulēt. Es vēl varu ņaudēt. Ok, man nevajag. Tu ilgi spēlēs? Nu labi. Var paklausīties, var kāpēc ne. Man apnika. Jā, man apnika. Es te labāk aiziešu, kur tur bārs ir, kur ir bārs. Tā, mums, man liekas, bija arī enerģijas dzēriens. Viens, protams, tikai viens. Mēs varam nopirkt notis. Priekš kā mums vajag? Mums vajag elektrisko kabeli. Nu, elektrisko kabeli mums arī īsti nevajag. Labi, vienalga. Šitas, kas ir? Tā ir relikvija no kaut kāda talantiska. Tas maksās 3 enerģijas. Ak, Dievs. Cik daudz. Kurus viņus atradīšu? Kur kaut kas. Es te varu paspiest? Nē, nevaru paspiest. Rekur! Es te varu paspiest? Varu paspiest. Nu ka? Vai? Nu? Un enerģija, rekur. Tā, tu pabeidzi spēlēt, es tev iedošu nākošos notis. Oi, piedod. Negribēju spīdināt. Tā. Tā, tas ir B12, man to nevajag. Vot. Notis. Jā, notis. Paldies par to mūziku, es papraktīšos. Vai tu domā, tu varēsi atrast? Protams, kur man ir. Mildlīs. Kas ir mildlīs? Es nezinu. Šis viens ir kompozēts pa algoritmu kaut kādu. Interesanti. Kaut kas līdzīgs iepriekšējai dziesmai, bet, ritms ir savādāks. Skaidrs dzied līdzi.
Ok. Tas bija ātri. Vot tā visas dziesmas būtu. Tā, kur bārs? O, mamā, rakur. Tu esi. Sveiks, mazais pukainā bumbiņa. Nāc šeit. Es varēju noķert signālu. Nu, davai, mamā, davai rādi, ko tu dabūji. Oi. Tā, šītas robots vēl joprojām šeit guļ. Ak, Dievs. Nekas nav mainījies. Labi. Paskatīsimies, vai es varēšu šito lietu darbināt. Baigi vecs dators. Punktiņš. Es gan arī to dabūju. Sveiki, vai kāds mani dzird? Ja, sveiki, mēs tevi dzirdam. Mēs esam no ciemata. Mēs meklējam ceļu atpakaļ. Paga! Tas esi tu uz Baltazāru? Baltazārs tas laikam vēl viens no outsideriem, es tā sapratu. Varbūt ne. Mamā? Viņi pazīst viens otru. Skaidrs. Es neticu... Es nevaru noticēt. Esmu tik priecīgs dzirdēt tavu skaņu uz Baltazāru. Kur tu esi? Vai pārēj ir... Jā, mēs esam... Mēs esam... Mēs neesam bīstamā vietā. Mēs atradām ceļu augšup. Sveiks, vai tu vēl joprojām mani dzirdi? Tev vajag iet cauri kanalizācijai, lai mūs satiktu. Ļoti bīstami zurki visur. Kanalizācija? Kā? Sveiki. Jā. Mēs pazaudējam signālu. Es nevaru noticēt tam, kas Baltazārs ir dzīves. Viņš un citi outsideri kaut kā izdevās tikt cauri kanalizācijai. Kanalizācija ir pati bīstamākā vieta ciematā, bet ja Baltazārs to izdarīja, tad tur vajadzētu būt kaut kāds ceļš. Punktiņš. Kaut kāds nezināmais? Ko? Piecēlās, davai. Tu nekad netiksi cauri kanalizācijai. Tas ir viss pilns ar zurkiem. Viņi tevi uzkodīs ļoti ātri, it īpaši tu mazais. Visi izmēģināja, bet tas nebeidzās labi. Vienalga man, es tev brīdināju. Mans biznets nav tavas darīšanas vai kaut kas tāds. Sīmus? Kas ir Sīmus? Sīmus. Viņa tētis Doks, Doks arī, man liekas, vai... Doks, man liekas, nebija no outsideriem, vai bija, es tagad neatceros. Viņš bija ļoti labs zinātnieks, bet viņš strādāja uz kaut kādu jaunu ieroču, lai cīnītos pret zurkiem. Ak, Dievs, mēs dabūsim ieroci. 5 gadus pirms tam viņš aizgāja prom, lai testētu savu ieroci, un nekad neatgriezās. Sīmus vairs nebija tas, kuru mēs pazinām.
Neklausies Sīmusu, viņš vienkārši nobies, kā es biju. Ja Doks uzbūvēja ieroci, tas ir mūsu biļete, lai pievienoties outsideriem. Viņš bija outsiders. Viņa piezīme blociņā Doks kaut ko teica par sekreto laboratoriju. Kaut kādas vairākas reizes. Tas varētu būt, ko mēs skatāmies. Tur varētu būt kaut kāds pavadiens Sīmus apartamentā. Tas dzīvoklī. Nāc līdzi, seko man. Mēs tagad iesim uz Sīmus apartamentu. Labi. Jā, sanāks ļoti ilgs šoreiz. Man liekas, ka pat visilgākā pagaidām sanāks šitā te daļa, kuros tagad filmēju. Dusmīgs. Man vajag tīrīt šito te netīrumu no mana veikala atkal. Beidziet spēlēties virs mana veikala, jūs nerātnie razgaļi. Es tā sapratu, ka viņi tā kaut ko teica. Tā, labējam. Kas tas ir? Kas tu esi? Viņš paklūp no manis. Tas bezpajumtnieks. Ar superspējām izskatās, ja viņš māk teleportēties. Tā, kas te ir? Mēs vēl šeit neesam bijuši. Dzīvojot mierā cilvēki bija pirmie, kuri bija šeit, bet viņi visi ir miruši tagad. Kā domā, kā ir, kad tu esi miris? Es zinu, kāpēc tas nāk, bet vai viņi tiešām ir, tā kā tajā pasaulītē? Vai es būšu tajā pasaulē, kad es nomiršu? Es nezinu, tāpēc, kad kā liekas, kad tu nomirsti, kā priekš intelekta. Es atvainojos, kad es, garstāvoklī tev sabmaitāju, bet, davai iesim tālāk. Nē. Opā! Vēl viens. Tā, mums ir 3 enerģijas dēriens nāk tagad. Mēs tagad varēsim. Tā. Šeimus. Aiziet Šeimus, atver durvis. Tu zini, kad tētis gribēja palīdzēt mums. Šeimus, atver durvis. Jā. Tas bija, ko es gribēju domāt. Šī situācija ir ļoti dīvaina priekš Šeimus. Viņš negrib vairs dzirdēt par outsideriem nekad. Viņš negrib palīdzēt mums, bet tu, es domāju, ka man ir ideja. Davai saki. Davai. Ko tu gribi? Kā tu to zināji? Mamā, tu kaut ko slep? Labi. Paņem Doka piezīmi grāmatiņu un parāda to Šeimusam.
tur būs ļoti daudz informācija, kas darbosies kā elektrošoks. Atrodu sekreto laboratoriju, mazais outsider, es aiziešu atpakaļ uz bāru. Un mēģināšu tikt ar citam galā. Ok? Mēs ejam iekšā Seimusā. Čau, Seimus! Ko tu te dari šeit? Es tev teicu, ej prom. Caur kanalizāciju ir pašiznīcība. Atstāj mani pašu. Es tev iedošu elektrošoku. Kas ir tas? Pagaid, tas ir mana tēta? Es nemaz nezināju. Te ir sekretā istaba kaut kur slepenā. Šitan te dzīvoklī, bet kur? Un ķipam, man tagad ir jāmeklē, ja? Skaidrs, ļoti forši. Tu necelsies kājās vai lasīs grāmatu un kasīs savu bārdu vai ko? Labi. Man ķipa, viss te ir, vot šitas te jādara, ja? Reāli. Nē, es, protams, saprotu, bet, Opā, kots. Kots, apskaties, kots. Es pagaidām darīšu šādas lietiņas. Opā. Pie. Kas te ir? Opā. Iztulkot. Laiks parādīs. Ļoti labi. Nē, es nezinu. Seimus, davai, spēr vaļā. Es nekad neieraudzīju šito digitu kodu pirms tam. Kā es viņu palaidu garām? Man nav idejas, kāda ir parole vai kāda varētu būt. Stop. Man liekas, šitā ir mīkla kaut kāda. Laiks parādīs. Ķipā, kāds laiks. Kāds tad varētu būt kods? Laiks parādīs? Ķipā. Es nezinu, bet man liekas, kad man ir doma, ja 2, 5, 1, vai 16, nē, tas būtu. Man liekas, ka 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Un ko? 2, 5, 1, 1. Jei! Kur arī slepenā laboratorija. Skan forša. Opā! Levitējošs zurks. Tas ir burciņā viņš ir. Tā, labi. Es nekad neredzēšu to istabu. Es neticu, ka viņš to varēja noslēpt no manis. Visu šo laiku. Visi šitie plāni te bija priekš zurka ieroču. Teic, viņš arī slēpa šito darbu. Kad ierocim vajadzēja reālās dzīves testu, un viņš aizgāja prom no ciematu, un viņš tā arī neatgriezās. Un ko man tagad darīt? Kas tur ir? Defluksors. Kas? Tā, pagaid. Defluksors, kas ir defluksors? Gaismas, kas ir kaut kāds ierocis. 20 zurkus var iznīcināt sekundā. Ogo? Tu jau noteikti
baigā. Tā, labi. Un ko mums vajag meklēt? Ko mums vajag meklēt? Šeit mūsu, skaties. Mēs atradām slepeno laboratoriju. Ak, Dievs. Observācija. Mīļas skaņas, bet nedraudzīgi. Baktērijas no cilvēku laikiem ēd visādus materiālus, viņi var redzēt tumsā, reaģē uz intensīvu gaismu. Aha. Vai glabā informāciju. O, es varu pabīdīt kasti. Atkal pabīdīt kasti. Tā ko tu nekrīti, jomajo? Latvijas. Opā, kas tas ir? Es atradu kaut ko. Šeit mūs. Atradu kaut ko interesantu šeit. Jā, kāpēc ne? Rekur. Pagaidi, es atceros. Tas ir viņa trekers. Kas ir trekers? Teicis vienmēr izmantoja trekeru, lai redzētu, kur es esmu. Varbūt mēs kaut kā varam viņu atrast. Es nevaru nocēt, kad teicis varbūt vēl dzīvs. Es pēc viņu ilgojos tik ļoti. Mums vajag ieroci priekš zurkiem, vai ne? Mans tētis tiešām dabūja viņu priekš sevis. Mums vajag salbot trekeru un kāds ciematā var ar to palīdzēt. Nāc ar mani, es atveršu priekš tevi durvis. Tagad esmu viens pats, ja? Es eju. Tā šeit mums. Ko teiks? Tev vajag salbot trekeru. Tu varam pamēģināt to izdarīt. Kāds var tev palīdzēt šeit? Labi. Nu, es domāju, kad tagad jau sēriju beigsim, tāpēc, kad sanāca ļoti ilgs laiks. Jā. Tāpēc baigi interesanti viss izvēršās, un tagad mums vajag salbot kaut kādu lietu ar nosaukumu kaut kāds trekers vai kaut kas tāds, es nezinu. Jā. Un neaizmirstiet uzlikt laiku un abonēt kanālu. Visiem atā!